Pirmais motocikls ir kā pirmā mīlestība. Aiz lielas sajūsmas pastāv milzu iespēja nošaut greizi. Mēs zinām, ka pirmais mocis nedrīkst būt pārāk liels, pārāk jaudīgs, taču, manuprāt, tas nedrīkst būt arī pārāk švaks, pārāk maziņš, un arī tāds, kā saka, pārāk mopēdīgs. Citādi jūs nekad nepieradīsiet pie tā īstā draiva. Šis spilgti dzeltenais eksemplārs ir Triumph Scrambler 400 XC vai XC. Scrambler vienkāršos vārdos nozīmē to, ka tas motocikls ir universāls. Jūs varat braukt ar to pa asfaltu, pa pilsētu, ārpus pilsētas, pa šosei. Tas arī iet diezgan ātri tā, lai jūs turētos plūsmā un nevienam netraucētu. Jūs varat braukt arī pa granti, pa mežu, pa saknēm. Tas nav īsti enduro vai kaut kāds adventure motocikls, bet nebūs bail ar to braukt, piemēram, pa slapju zāli. Lai gan motocikls maksā nepilnus 8000 eiro, tam jau ir šova priekšējā dakša, diezgan jaudīgas bremzes un universāla zīmējuma Metzeler riepas. Konstrukcija ir ārprātā vienkārša. Mums ir viens cilindrs, 400 kubikcentimetru un 40 zirgspēki. Patiesībā pat drusku mazāk, lai ar šo motociklu varētu braukt jaunie motovadītāji. Tātad tie, kam ir A2 kategorijas vadītāja apliecība. Jāpiezīmē, ka Triumph ir divu veidu viencilindra Scrambler, un XC ir atvasināts no vienkāršāka un par 1000 lētāka 400X. Mums ir roktur aizsargi, tā ka mēs izskatāmies pēc baigi nopietniem offroad braucējiem. Mums ir šī aizsargi, kas jau ir daudz nopietnāk, tātad tiek sargāts karters un visas detaļas. Kartera aizsargs bija arī parastajām X-am. Mums ir tā paša izmēra riteņa, priekšā 19, aizmugurē 17, bet nevis lietie diski, bet ar spieķiem. Te uzreiz tas mocis izskatās tāds stilīgāks. Pie tam šim Triumph ir tā sauktie krustotie spieķi, gluži kā lielākiem un dārgākiem motocikliem. Viencilindra motocikli bieži vien ir diezgan zemi, vai gluži otrādi pārspīlēt augstu, un tad tu brauc ar tādu tievu skeletu, nevar saprast, kāpēc nevar aizsniegt zemi, tā, kad tu apstājies pie luksofora. Šeit sēdekļa augstums ir 835 mm. Patiesībā priekš iesācēju moči varētu būt pat nedaudz zemāk, bet tad savukārt cilvēki, kas ir tā kā man augo 1,82 m, izskatītos drusku smieklīgi. Motocikls sver 186 kg un atšķirībā no dažiem tiešiem konkurentiem, tam ir 6, nevis tikai 5 ātrumi. Tās pa lielam arī ir viss. 13 litru bāka, apaļie spoguļi, mums ir arī ABS, kur, protams, reizē ar to traction control var atslēgt. Visas vajadzīgās gaismas, priekšējais lukturs, protams, tumsā varētu būt drusciņš spožāks. Ja baigi gribās, tad var uzlikt arī Krapoviča izpūtē bundu, bet man šķiet, ka tā skaņa arī ir ok. Par to skaņu. Viencilindra motocikls jau parasti neskan tik garšīgi kā tur 2, 3 vai, piemēram, 4 cilindri, bet šis, manuprāt, ir patīkams izņēmums. Tas orkšķīs, protams, nodod, ka jums ir viens cilindrs, bet gaitā viņš ir tāds patīkams un pat īstenībā drusku pievērš uzmanību, ko mums arī vajag braucot satiksmē. 400 XC, kā jau visi Triumph Scrambler, kas izskatās kā izbraukuši no kinoekrāna, izceļas gan satiksmē, gan vienkārši novietots ielas malā. Manuprāt, šis mocis ir ļoti labs kā pirmais motocikls un arī kā otrais, trešais, tad, kad mēs vairs negribam to lielo jaudu un lielo motociklu apgrūtinājumu. Tieši tā līdz Scrambleram nonācis Egils Peleckis, kurš piemērotu motociklu gan meklē kādam citam. Motocikls faktiski tika tā kā meklēts jaunietim, līdz 30 gadu vecam puisim kā pirmais motocikls. Man palūdz vienkārši izbraukāt līdz veikals, pastīties, kas varētu būt no dažādiem motocikliem, tas piemērotākais. Reāli ļoti labs un pilnvērtīgs motocikls, ir sevišķi, ja runā par jaunieti, par pirmo motociklu. Egils strādā ar aksesuāriem, kas piemēroti krietni nopietnākiem motocikliem par šo. Taču 400-nieka dinamika nelika vilties arī viņam. Es varu teikt, ka dinamika viņam ir pietiekoši laba, kas man tā kā liktos svarīgi. Ātrumkārba strādā precīzi, kas ir varbūt arī nav brīnums tādēļ, ka tas, ņem kā grib Triumphs, tas ir suga, tā ir suga. Viņš ir pietiekoši augsts. Ar viņu es domāju, ka var droši iebraukt arī kaut kādā mežā. Un vēl kas bija svarīgi, no tādas dinamiskas braukšanas bremzējoties. Droši vien tāpēc, ka tā ir šova tur priekšā. Viņš neklanās, bet viņš vienkārši tā kā sadzēšās un ir ļoti iespējams ļoti konkrēti un ātri apstāties.
Un visbeidzot, ko tad līdzvērtīgi vispār var nopirkt par 6 līdz 8 tūkstošiem eiro? Man tas liekas neticam. Tas ir faktiski tāda vidēja laba MTB riteņa cenā. Tu dabūni lietu, kas ir funkcionāli, kas tev radīs prieku. Arī tā dzeltenā krāsa ir ļoti, ļoti svarīga. Tas ir arī baigi stilīgi. Es patiešām domāju, ka šis ir ļoti, ļoti labs motocikls.